Sveiciens visiem! Šodien ļoti īsākā webinārā vai tādā informatīvā blokā pastāstīšu tātad par to, ko satur arī šie te produkti, kuriem no 17. jūlija varam saukt par jauniem. Kāpēc? Tāpēc, kad arī mūsu pamatprodukts ir uzlabots, viņš ir savādāks, arī pudeles dizains ir savādāks un uzzināsiet, par ko tas arī vēsta tīri satura ziņā, kad jūs lietosiet pašu produktu. Un, protams, pats galvenais, kā lietot, tāpēc, kad nu jau nāk ar vien vairāk produktu, ir noteikti cilvēkiem arī savi uzturbagātinātāji, varbūt medikamenti, ja, tad savi kaut kādi rituāli rīta vai vakara, lai mēs saprotam, kurā laika brīdī mums visizdevīgāk šos produktus lietot tīri mūsu pašu organismam. Noteikti, ka tas nebūs, nu, kā saka, tas ideālais pēc mūsu laika cirkādajiem ritmiem vai arī mūsu orgānu diennakts ritmiem, bet tas būs plus mīnus, jā, jāsaka tāda noteikti, ka to es arī varēšu paskatīties atsevišķi uztaisīt kā webināru, nu, informatīvi. Kādā laikā, vai arī, piemēram, endokrīnā sistēma atbalsts, vai nu mūsu pašu gremošanas sistēma, vai nervu sistēma, tā tālāk, ja, kurā laikā iedzer šo te mazo devu, ja, tad mazo 5 līdz 10 mg, kā nu kurš tā kā ir izvēlējies savu devu vienā, ja, tad uzņemšanas reizē, attiecīgi, kā tas ietekmēs tieši laiks, diennakts laiks, kurā jūs to lietojat. Tā, atkal mēģinam atrast, kur mums ir materiāls, kurš ir jāšēro. Ja, un prezentācija tātad par mūsu jaunajiem produktiem, kā es jau teicu, viņi absolūti ir visi jauni, jo šāds saturs nav bijis arī NutriSwish produktā, un trešdienā būs nākamās, tātad pēc 2 dienām, iznāks arī vēl viens video, tieši video, nevis kā webinārs, bet video, kur būs par ģenētiku un tātad kā ietekmē NutriSwish uz mūsu gēniem, uz mūsu šūnu veselību, uz iekaisumiem, autoimūnām saslimšanām un daudz ko citu. Jo tieši mūsu pašu ārstu un zinātņu, tātad mediķu un ārstu un zinātnes šis te padome, un viens no tiem ir tieši no Grieķijas cilvēks, kurš pēta gan ģenētiku, gan onkoloģiju, un tieši šīs te neārstējumās saslimšanas, kas ir saistīts arī ar autoimūno spektru. Lūk, tātad Hydrostat izcila šūnu biopieejamību, un kā jau mēs katrā prezentācijā stāstam, kas tad ir biopieejamība. Tas ir tas līdzīgi, ja jūs ēdat milzīgu daudzumu pārtikas, bet jūsu šūnas tāpatās ir badā, jo jūsu šūnās šis tātad produkts nenonāk. Vai tas ir sliktas gremošanas dēļ, vai tas ir tāpēc, ka patogēni nonāk cauri zarnu traktam, sieniņai un asinsritē, un imunitātei tātad tas ir slodze, un tātad, ja nonāk ar patogēniem un nesagremot līdz galam pārtiku, tad tas jau vairs nav šūnai barība, nu, tad nepiemērot šūna barība, bet attiecīgi tā jau ir imunitātes rūpe, kā viņi dabū šos te nederīgos tātad pārtikas atlikumus vai ne mūsu asinsritē, un attiecīgi šūnas atkal prasa ēst. Un tāpēc bieži vien ogļhidrāti ir tie, kurus mēs ēdam, jo tie ir ātri pārvēršās cukuros, un cukurs nodrošina mums šo te pārtiku un enerģiju, bet ilgtermiņā šāda pārtika, protams, nodara mums kaitējumu. Un tas ir tas, ja mums ir arī slikta gremošana vai nepareiza vai iekaisums zarnās, jau regulārs vai arī autoimūnais, jau tāds spektrs, vai arī cauro zarnu sindroms, tad mēs, protams, iegūstam milzīgu patogēno vidi gan asinīs, gan limfā, gan attiecīgi mums ir jācīnās par to, lai detoksikācijas ceļi un imunitāte strādā labāk. Un šeit mums var palīgā nākt Neumi produkts, kurš samazina gan iekaisumus, gan samazina šos te patogēnus, īpaši sēnīšu atlikumu, tāds kā gļotveidīgs, tātad materiāls mūsu organismā, kurš ļoti grūti ir attīrāms mūsu pašu organismu struktūrām, ja, tad dažādiem šiem te detoksikācijas veicējiem.
Un ko nozīmē biopieejamība? Biopieejamība pati pa sevi nozīmē, ka šūna to var izmantot, ka viņa nenonāk līdz šai te apvalkam, šūnas apvalkam un saskaroties ar šo te apvalku, tad ir vai nu pa lielu, vai nu nederīgā formā, un attiecīgi viņa ir starp šūnu matricā, kur attiecīgi atkal notiek detoksikācijas process, un šo te nederīgo materiālu ir jāizvada. Un slodze ir atkal detoksikācijas sistēmā. Neumī, protams, produkts, ko mēs bāzes produkts Nutrisviš, ir viens no tiem, kas arī atbalsta tieši detoksikācijas procesus, gan saista tātad šos te toksīnus, gan smagos metālus, gan arī saista šos te gļotveidu vai mikotoksīnu saucamos pēc sēnīšu invāzijām vai kolonijām, kas ļoti, ļoti apgrūtina mūsu organismu. Tas, principā, inde mūsu organismam. Šūnu homeostāze tā ir tā galvenā lieta, uz ko mēs ejam. Šis ir arī tā no zinātnieka, kurš uzstājās tad gan partners, gan laboratorijas darbinieks, gan zinātnē, tad pēta daudzas lietas, tad Lukas stāstīja to spāņu valodā, bet, nu, paldies Dievam, ir mākslīgais intelekts, kurš attiecīgi palīdz to visu saprast. Nu, tad 37 triljonu šūnu, tas ir aptuvenais tikai skaits, neviens viņus, protams, precīzi nav saskaitījis, strādā nepārtraukti, un mēs jau labi zinām no citiem webināriem un informatīviem blokiem, kad aptuvenais arī skaits šo te šūnas darbību vai reakciju, kādas notiek sekundes laikā, ir aptuveni 7000. Un tā homeostāze ir tā, ka organisms tad sastāv no pašas mazākās vienības šūnas, un attiecīgi, ka šī šūna ir tā noteicošā, ka visas 37 triljoni, lai kur viņas nebūtu, vai tā ir gļotāda, vai tā ir acis, vai tā ir tikai maziņa šūna mūsu asins sistēmā, ja, tad kapilāros vai pati asins šūna, kāda no, ja, tad attiecīgi strādā tieši tā, kā viņai vajag, viņa tajā vietā, kur viņa ir, un to sauc par homeostāzi. Un ja visur strādā šī te cikliskums, gan darbība šūnā ir netraucēta, tātad bez defektiem, tad strādās arī šis orgāns bez defektiem, un strādās arī tātad šīs sistēmas, kurā ietilp šis orgāns. Vai tā ir detoksikācijas sistēma, vai tas ir asinsrites vai kaulu sistēma, vai tad hormonālā sistēma, ja, tad nav starpības. Un šīs izmaiņas, kuras veselībā sākās, mēs vienmēr varam teikt, ka ir formējušās jau 5-10 gadu laikā līdz konkrētai diagnozei un slimībai. Līdz ar to katrā šūnā jau ir bijis kaut kāda deformācija, vai pietrūcis pārtika, vai ir aminoskābes, ja no kā veidojas arī mūsu katra šūna un barības un vielas un tā tālāk. Vai arī nav vitamīni, ja tās signāla vielas un mikroelementi, kur ļoti daudz lietas tieši, nu, tā kā veicina un ir kā triggeri, tātad darīt pareizi šīs funkcijas, pareizā secībā un pareizā efektivitātē. Un šīs te rūpes par šo te šūnu efektivitāti īstenībā ir absolūti pielīdzināmas mūsu rūpēm par mūsu visu ķermeni. Ļoti daudz, protams, apšauba, vai ir vērts pirkt tur kaut kādu $50 vērtu šķidrumu, ja tā kā pasūtīt no kompānijas, ja ir ļoti daudz pieejama tirgu kapsuļu veida šie te glutationa, NAK un tā tālāk, ja produkti, kuri varbūt ir uz pusi vai arī, nu, 2/3 no šīs cenas, tad ir atbilde konkrēti, ka nav biopieejamība. Šis ir Eirofins, tātad pētījums, ja, kurš attiecīgi gandrīz ir norādījis, ka Neumī produkts, ja, tad Eirofins rāda 9,8, šis ir tad iepriekš pētīts mazliet savādākā kontekstā, un šeit norādīts, ka tas ir 90, bet vispār jau Eirofins, kurš ir pabeidzis savu pētījumu par Nutrisviš, ir pierādījis, ka tas ir 9,8. Principā intravenozi injekciju līmenī šis biopieejamība ir sasniegta Neumī produktos. Un visi, kas ir principā kapsulas un iet cauri mūsu gramošanas sistēmai, vairs nevar uzskatīt, ka tā ir biopieejama struktūra, jo tiek oksidēta. Tad viņa zaudē savu vērtību un, principā, atkal kļūst par mūsu detoksikācijas sistēmas jautājumu aktuālo un ir jāsāk strādāt. Tāpat laikā detoksikācija, jebkura, kura mums ir vajadzīga organismā, ir paņem no mūsu organisma resursi. Ja mēs neiedodam pretī, tad kā strādāt, tad, protams, kad organisms ar laiku novājinās un sākās šī te pilnīgi pretējā, ja
ja, tad disfunkcija daudzos orgānos. Tātad, kas tad ir glutations? Mēs jau ļoti daudz par to esam runājuši. 400 dažādas funkcijas nosedz, bet kas ir pats galvenais, kāpēc visu laiku viņu var saukt par tiešām jaunu produktu, jo Nutrisviss šobrīd ir palielināts tātad ar galvenajām šīm te pretiekaisuma un ļoti daudzām sinerģiskām vielām, kuras palīdz ļoti daudz radīt citus tātad šos te bioķīmiskos procesos vielas, kuras tālāk nodrošina iekaisumu mazināšanos, kas mazina tātad šo te šūnu deformāciju. Ļoti daudzos gadījumos tad ir arī šī te apoptoze kontrolētāka, vai nu salabojās šūnas, tātad apvalks un pati šūna, vai nu tiek izvadīta un palīdz aiziet bojā šai šūnai, tā ir tā kontrolētā apoptoze vai šūnu nāve, lai neradītu mutāciju un tad mutētas šīs te šūnas tālāk, kas var veicināt ļoti daudz saslimšanas. Lūk, un plusā 48% glutīna, tas ir ļoti liels daudzums. Daudzi uzreiz sāk uztraukties un arī sūtīja man ziņas par to, vai glutationu mēs tik biopieejamu, tātad, ka šūna gan arī 98%, gan arī 100% tātad var izmantot savā labā, pa cik mēs uzņemam to caur mutes gļotādu un gremošanu viņu neoksidē, vai nebūs tā kā par daudz un nebūs pārdozēšana. Nē, nebūs, jo šis ir tātad absolūti dabīgs process arī no pārtikas, tad šī ir aizstājamā arī aminoskābe, ja, kuru pašu veido, bet organisms ar laiku, diemžēl, viņu nespēja tik daudz izražot, cik mums vajag. Un glutations ir ūdenī šķīstošs, līdz ar to organisms pats viņu kontrolēti izvada ārā tik, cik viņam ir liekas, ja tāds brīdis pienāk, protams. Vēl ir viena lieta, ja būs glutations augstāks, jums viennozīmīgi būs imunitāte spēcīgāka, nebūs agresīva, bet spēcīgāka, un otrs ir uzkrājušais efekts, dos ļoti stabilu, tādu jaunības efektu un saglabāšanu viņu. L-cistīns ir absolūti vajadzīgs, lai tajā brīdī, kad mēs nedodam šo te glutationu devu tīrā veidā gatavā, tad L-cistīns ir tas pirms vai saucamais prekursors, kurš vēlāk arī kļūst par glutationu, jo tur pievienojas vēl 2 aminoskābes. C vitamīna deva arī ir palielināta, atbilstoši arī tātad pēc šīm te proporcijām, kuras ir vajadzīgas arī Eiropas standartos, un kurkumīns, kur diezgan tagad skaļas visādas lietas notiek, ja, tad internetā, kad dāmas ir dzērušas Lietuvā tīru kurkumīnu, ja šo te esenci vai šo te spēcīgo vielu, kas ir aktīvā viela kurkumā, tad vai arī nebūs pārdozēšana? Nē, nebūs, jo atkal mums blakus visu laiku ir glutations un L-cistīns, kurš kļūst par glutationu, un viņš visu likvidē. Nebūs šī slodze uz aknām, jo L-cistīns un glutations īstenībā ļoti palīdz aknai attīrīties, un nebūs šī problemātiskā. Ja, tad ļoti zinātniski viss ir pamatots. Kāpēc Nutrisviss ir jālieto regulāri? Jo pēc 20 gadu vecuma mums jau viņš automātiski samazinās, un tā kā mums ir novājināti arī nepareizi, kā lai saka, mēs sevi uzturējuši esam ar pārtikas kaut kādu režīmu. Kā es parasti saku, pa lielam visiem cilvēkiem ir pārtikas saindēšanās visā pasaulē, jo mēs tik daudz ēdam pārtiku, un mēs pat nepaspējam kļūt izsalkuši, ja, tad to bada sajūtu nesajust, ka mūsu organismā visu laiku nenotiek šī pilnīga attīrīšanās un organismā izvadīšana tās atlikuma vielas, kas ir palikuši no iepriekšējām maltītēm. Lūk, kā lietot tātad Nutrisviss. Ja tas ir pamatprodukts, kur jūs lietojat, tad noteikti kā pamatprodukts arī nākot visam klāt gan hairs, gan neiro, gan skin un visiem pārējiem, tagad arī mista sērijas produktiem, tad viennozīmīgi šis ir no rīta vakarā. Vakara deva, protams, jāpielāgo, lai jums nebūtu tāds pārāk liels možums un naktī nav jāmostās, bet tā kā viņš ir palicis vēl spēcīgāks, tad viņu, protams, var sākt tie cilvēki, kuri tiešām dzer 2 reizes dienā vai 3 reizes, var sākt pa 5 mg. Ja, tad, jo viņš ir stipri uzlabots jau kopš 2 gadus. Es pazīstu šo produktu, viņš ir daudz vairāk tātad uzlabots tīri spēcīguma ziņā koncentrācijas. Tātad kādos gadījumos mēs dzeram 4-5 reizes dienā un ik pēc 3 stundām, jo 3 stundu laikā aptuveni glutations no tās dēvas, kur jūs esat ieņēmuši, pilnībā tiek izvadīts ārā no organisma. Tas arī ir jau tātad pamatots, jau PubMed pat var lasīt šos pētījumus.
Ja jūs bieži augstēties, jums ir zema imunitāte, alerģijas, ja, tad pēcoperācijas periods, lai labāk notiek dzīšana. Ja ir akūti iekaisumi, un jums to ir jau apstiprinājuši vai no asins analīzes, ja, vai arī konkrēti sāpoši rajona organismā, ja ir bijušas traumas, ja ir lūzumi, kaulu vai nu, tad plīsumi. Auto, tas artificial intelligent, jā, tā kā tas nav, tas ir AI, tas nozīmē autoimūnās saslimšanas, tad viņas ir mazinājuši, jo kā jau pēc ļoti daudzām atsauksmēm jūs redzat, ka tas tiek ierobežots un šis te produkts iedarboties uz tik daudz faktoriem, vairāk kā 400, tad viņš sāk kontrolēt organismā. Principā nevis viņš, bet organisms pats atgūst spēju kontrolēt tātad šīs te saslimšanas. Tad arī šī te agresija, imunitātes mazinās, viņa kļūst jau tāda modificēta un pareiza. Tātad, ja ir kaut kāda ilgstoša saslimšana bijusi un nu, grūti ir atlapt, vai arī tiešām ir tāda švakošanās, kad neziņo vairāk, kas noticies un ārsti vairs nespēja palīdzēt, patiešām ieteicams ir nutrisvišs. Tātad lietot ar intervālu 3 stundas, ja jūs tā kā biežāk vēlaties, ja ir arī saslimšana un tieši tagad akūta saslimšana, saaugstēšanās, nezinu, kaut kas piemeties, arī šo te intensitāti var vairākas dienas ieturēt un jums nekas, nu, tad nebūs nekāda nepārdozēšana paralēli gan medikamentiem, gan citiem uzturbagātinātājiem. Tātad galvenā lieta, ko mums ir caur mutes dubumu, tātad maksimāli šīs te nano daļiņas nutrisviša jānogādā asinīs, lai tālāk jau tas aiziet tur, kur ir nepieciešams. Par to jau parūpēsies pats organisms. Un tie, kur tādi nepacietīgi 30 sekundes patur tikai kā rakstīts arī šajām pudelītēm, tad sākot ar 30 sekundēm, protams, ka jūs ļoti daudz zaudējat šo te aktīvo vielu, kuras vēl tad nav paspējušas sasniegt, nu, mūsu kļotādus un integrēties mūsu jau asinsritē. Tāpēc es parasti iesaku no minūtes līdz 3 minūtēm saviem klientiem. Tātad Hairs pats jaunākais produkts, kurš ir ļoti daudz izskanējis jau 2 gadu laikā, jo Amerika, Kanāda un Meksika jau viņu lietoja, bet dēļ tieši Eiropas tirgus izmainīja arī sastāvu. Un kam tad ir domāts šis te Hairs? Principā aktīvajā ciklā, kamēr ir sieviete, tad reproduktīvā sistēma, sākot no 18 līdz 40, 45 gadiem, tagad ir jau mazliet vēlāk dzemdē sievietes, ja, un attiecīgi šis te cikls tiek pagarināts. Kas notiek ar sievietēm, tad, kad jau ir šis te vairāk kā 40 gadi, tad sākās šis te sagatavošanās jau pirms menopauzē, un, protams, notiek dažādas hormonālās svārstības, var būt tad estrogēna atkarīgās saslimšanas, kas saistītas ar dzemdes, ja dažādām nelabām, ja tad lietām, gan endometrioze, cistas, miomas un daudz kas cits. Ir noteikti, kad smagāk arī ar matu izkrišanu, ja tad jūtamas tādas var būt ātrāka novecošanās ādas, pēc tam ir pati menopauze, kas jau ļoti jūtami dod, ja tad šo te efektu. Un pēcmenopauze, kas arī nav visai laba, tāpēc, kad pašai man tagad ir vairāki privātie klienti, ko es vadu nutricioloģijā, un īstenībā esmu pamanījusi arī šīs sūdzības, kad ir jau kaulu blīvums samazinājies, un tas jau īstenībā cilvēkiem sācies jau 40 gados, ja, kad ir jau dārstu uzraudzībā un vienkārši laicīgi neiedeva kaut kādus līdzekļus, lai saglabātu šo te kaulu blīvumu. Un tas visbiežāk notiek sievietēm jau tā kā menopauzes un pēcmenopauzes laikā. Un tieši tāpēc šie te daudzie sastāvā esošie produkti nodrošina ļoti optimālu, jo, ja godīgi, es kā nutriciologs arī ļoti reti, kad iedodu vairāk kā 5 vispār produktus vienlaicīgi, tad kompensējam deficīts un kaut ko vēl, kas ir tad ļoti aktuāli šobrīd klientam, tad šeit es nevarētu iedomāties, kā es tikai par vienu hormonālo un sieviešu veselību, neskaitot visu pārējo, kas organismā jāsakārto, piemēram, gremošu un tā tālāk, es varētu iedot šīs 13 sastāvdaļas vienkārši atsevišķi lietot. Es nevaru iedomāties. Tas būtu milzīgi daudz dažādu kapsulu, ja, tad dažādu zālīšu vai pulveru, kas jādzer. Un nav fakts, ka tas uzreiz arī tik ātri iedarbotos kā šis te nanoprodukts, ja, kurš ir absolūti ātri, ar ļoti mazu devu, bez pārdozēšanas nonāk mūsu organismā tieši tur, kur vajadzīgs. Ļoti, ļoti tādu vitalitāti pacē. Un kas ir arī lietošana? Tad mums arvien vairāk nāk šie te produkti un, protams, jāsaprot, kā lietot. Ja mums jau klāstā ir Neumi
Nutrisvišķi, neūmī neiro, tad mūsu kognitīvām spējām un asinsvadiem un kapilāru veselībai, tad hairs. Pēc tā sastāva, kas tātad šeit ir aprakstīts, ka dod gan enerģiju, gan īstenībā nomierina nervu sistēmu, tad es pati izvēlos šobrīd 2 dienas gan tikai, ja, tad dzert tajā laikā, kad ir pēcpusdienas kortizols. Ja, tad kortizols arī ir viens no tiem hormoniem, kurš uztur iekaisuma procesus organismā, kurš nu, uzbudina īstenībā arī nervu un stresa situācijām, ja vairāk mūs provocē. Un, ja mums tas kortizols īstenībā ļoti augsts, tad mums var veidoties arī šīs te nu, gan puncīši, ja, gan uzkrāties tauki, gan, ja, tur vesela strīpa ar dažādām, nu, tieši tajā vēdera zonā, kas visvairāk arī traucē. Nu, lūk, un ja mēs dzeram šajā te laikā no 15 līdz 19, nu, bet līdz 19 vispār vajadzētu izdzert visu iespējamo savu klāstu, ja, kas ir jūsu uztura bagātinātāji, ko jūs esat paredzējuši šajā periodā dzert, tā kā pēc, nu, 7 vakarā nevajadzētu vispār neko vairāk lietot. Nu, izņemot, piemēram, zarnu traktam, ja, piemēram, tur, nu, kaut kādus produktus, kuri ir atjaunošanās, zarnu trakta atjaunošanās uz nakti. Tad hairs es ieteiktu pēc 3 sākt dzert, kad sākās jau ap 4 augstie, tad mazliet atkal paaugstināties kortizola līmenis, vakara deva un attiecīgi vai nu tad tuvāk miegam. Un hairs arī tieši tāpat tās viena deva, tad mēs te jau neliekam, jo šis nav pastiprināts, ja tas tāds standarta produkts, ja, un tur ir gan glutations arī, gan attiecīgi cisteīns pielikts klāt, kā, nu, 2 sastādājas no 13 un tos 10 ml arī paturēt no 1 līdz 3 minūtēm, lai ļautu tad viņam uzsūkties maksimālā devā. Produktam nav rakstīts, ka viņu nedrīkst lietot ilgstoši, bet noteikti, kad es ieteiktu, kad arī klausīties savā ķermenī, jo viennozīmīgi arī, ja jums ir arī kaut kādi medikamenti, kas ir hormonālai darbībai, konsultēties ar ārstu, ja, tad vai arī darīt šos te check-upus, pārbaudīt pēc laika. Iespējams, ka jums ir jāsamazina kaut kādas hormonālās tabletes, ja, kuras īstenībā ir izrakstījis tieši jūsu menopauzes laikā. Iespējams, ka šie te tā kā kombinējot medikamentus, ko jums ārsts ir izrakstījis, un šo jums tiešām būs jāsamazina medikamentu deva, jo šis jau būs padarījis savu to galveno funkciju. Tātad sakārtos jūsu veselību, kas saistīta ar sieviešu veselību un hormonālo nervu stresu un tad visām šīm te mūsu sistēmām. Lūk, ilgtermiņā es zinu sievietes, kuras jau tad lieto 2 gadus un absolūti neatsakās, un tiem, kuriem jau ir menopauze vai pirmsmenopauze jau sākās tad dīvains, un pēcmenopauze lietojot šos te produktus tiešām daudz labāk jūtās, un arī kā sievietes, ja tad libido ceļ, un attiecīgi ir arī šī te vēlme nevis izvairīties no savu partneru, bet īstenībā turpināt aktīvu dzimumu dzīvi. Kas nav mazsvarīgi attiecību, ja, tad sfērā. Tātad 3 skaistie produktiņi, kur man ļoti patīk viņu krāsas. Tad ļoti skaisti izskatās tiešām plauktiņā, tādas ļoti dzīvelīgas. Un tad neumīra leks sākšu ar to, tāpēc, ka tas ir uzreiz tāds kā violets un arī pēc hairs ļoti saderīgs. Neumīra leks nav domāts miegam. Tad, ja jums ir bezmiegs moka, viņš nav domāts miegam. Tas uzreiz tāds uzreiz noliegums, tāpēc, ka daudzi meklē tad kā miega zāles. Nē, miegs uzlabosies pats pa sevi, tad gan ar hairs, gan ar neumī, gan ar neiro, ja, tad nutrisvišu un pašu relaks. Jo šis ir tātad aerosols, kurš arī zem mēles jāpūš, un viņam ir arī tūlītēji momentāli iedarbība. Bet ko tas dod? Viņš dod tieši vakara periodā, ja ir tieši par miegu iet runa, tad nomierināties, tad noņem šo te stresu, ja, tad iespējams, ka kortizols ļoti, ļoti lēnām krītās. Varbūt, ka jūs esat vairākas kafijas izdzēruši pa dienu, un tad principā līdz miegam, lai vispār organisms paspētu kafijas atliekas izvadīt ārā, kurus arī tātad paceļ kortizolu tieši no rīta, ja mēs dzeram no 7 līdz 9, ja tad no 6 principā līdz 10 es parasti saku, ka kafiju nevajag, ja tad pirms un pēc mazliet paņemam, jo katram jau tas cikls ir savādāks. Tad, ja kortizola laikā mēs izdzeram, tad augstā kortizola rīta augstā, tad viņš ir reiz 3 un reiz 5, un mums samazinās arī šo te ar laiku
resurs mūsu virsnierēs, kurš ir šis te kortizols, tad pretī dod citu hormonu, kurš tad palīdz viņu normalizēt. Un kas ir ļoti svarīgi, kad šis te mioinizatols un magnītā tad magnija, tātad glikonāts, jā, pareizi. Tātad viņš noņem šo te trauksmu, lai jūs varētu aizmigt. Viņš neliek jums būt miegainiem, vai jūs, bet viņš vienkārši noņem šo stresu. Ja? Tad īpaši tiem, kuriem ir ļoti augsts stress, un, piemēram, ļoti svarīga loma ir taču serotonīna izstrādē, ja? Un serotonīns pēc tam kļūst mums par melatonīnu, kurš tieši miegu, ja? Tad kvalitāti nosaka. Un GABA tie ir mūsu neironu apvalki, nu, tad aminoskābi, kur īstenībā, ja mums gandrīz daudziem trūkst, ja, tad arī pēc tā BRT analīzēm to var pateikt, un testiem, kad GABA ir viens no tām aminoskābēm, kurus īstenībā mūsu neirons veido mūsu arī šīs te, nu, pareizu stresa vadību, tad šīs te signāli, kur mums ir vajadzīgi, lai viņi būtu tā kā nevis tādi elektrizēti, bet mierīgi, ja, un tā kā darbotos, tad tieši relaks, 2 pūtienu zem mēles ļoti, ļoti palīdz. Vai 3 devas, es teiktu, ka laikam par daudz, jo, ja paņem šo te dozatoru no augšas līdz lejai 100% nospiež vienu reizi, ir jau liela deva. Ja 2 reizes, principā, jums tāda peļķīta zem mēles izveidojas. Nu, 3 ir tā, ka jūs aptuveni jūtat, tā kā jūs būtu 5 ml iedzēruši Nutrisvišu vai Neiro. Ja? Tad ļoti daudz tas šķidrums paliek, tāds ļoti tāds labs tas dozators. Un kam tad ir vajadzīgs šis relaks? Tad, ja tu jūti, ka tev paliks slēgums, varbūt ir kaut kādas veģetatīvās distonijas pazīmes, vai ir trauksmes, vai šīs te nu, tāds neparedzams, jā, jebkurā situācijā. Tad šāds te mazs sprejs, ja, tad somiņā būs tieši tas, kas tev ir vajadzīgs līdzi. Ja tu jūti, nu, tā kā stresu un tavas tiešām stresa noturība ir slikta, ja, tad nozīmē, ka tu ļoti ātri aizsvilsties un tev ļoti ilgi turās šis te augstais stress. Tu, nu, tā kā prasās kaut kāds zāles, ja, vai tur prasās, nezinu, elpot mierīgāk, ja, lai tā kā aizturētu un samazinātu šo te intensitāti elpošanas, tad šis arī ļoti palīdz. Ja grūti iemigt vakaros, tad mēs to izdarām laicīgi un jau tad atslēdzamies, tāpēc, ka mēs jau esam nomierinājuši stresu un mūsu domas apstājušās. Ja ir šīs te domas uzmācīgās, kuras tad neļauj atnākt šim te miegam, un jebkāda nenosakām trauksme vai situācijas, kuras jūs tad nespējat vairāk kontrolēt, un ilgtermiņa jūs notur šajā stresa slodzē, tad atkal, ja ir 2 līdz 3 devas, tad noteikti, kad ir atkal 1-2 minūtes var paturēt mutē, un tad tikai norīt, jo nu, tur paliks liekais. Lūk, vēl viena lieta tad ir Neumi imunitātei, kur ir interesanti 3 produkti iekšā. Es esmu uzrakstījis uz kompāniju un pajautājis, vai šie te šķidrumi, tātad ūdens, ir iekapsulējis tikai informāciju, vai tur arī fiziski ir šie te produkti piemaisīti un izšķīdināti. Un tā kā samazināt līdz tam nano līmenim. Un tātad šie te visi 3, gan fukoidāns, cinka glikonāts, gan arbinogalaktāns atbild par imunitāti. Katrs mazliet savādāk, tātad katrs mazliet citu imunitāti, jo imunitāte tātad dalās 4 lietās, nu vai tādās iedzimtā un iegūtā, un vietējā un vispārējā imunitāte. Ja? Tad katrs orgāns var atbildēt par, kas ir imunitātei saistīts. Ja, piemēram, imunitāte atbild arī mūsu dziedzeri, ja, tad, kuri dod signālu šeit, ir mūsu dziedzers, vairogdziedzers, ir mūsu mandels, kurš arī ir vairogdziedzers, tad no dziedzeru šajā te imunitātes sistēmā. Ir mūsu aizkrūts dziedzers, ja, kurš ar laiku bērniem viņš ir lielāks, ar laiku viņš samazinās. Tāpat tās ir tātad virsnieres, un tad šī te funkcija ir tā, kura mūs uztur. Protams, viena no svarīgākām funkcijām, kur dzīvo imunitāte, tās ir zarnas, un uz zarnām ietekmē tieši arbinogalaktāns, un tieši viņš ir tas, kurš dod šīm te mikroelementiem, ja, tad mūsu baktērijām un limfocītiem, ja, kurš baro tad šo te imunitātes spēku, ja, tad iedod šo te resursu. Un imunitīte tad ir nepieciešams tiem, kuri ļoti bieži slimo, varbūt, ka ceļo vai nu saskarsmē ar cilvēkiem strādā, tad jebkās pārdevēji, nezinu, tur
audzinātāji, ja skolās un tā tālāk, jo tie tiešām diezgan daudz samainās ar baktērijām. Tieši tāpatās ir bieži vien, ka mēs apmeklējam poliklīnikas, slimnīcas vai uz tīru ejam, ja, tad mums ir ļoti liela saskarsme ar dažādām baktērijām, vīrusiem, infekcijām, kad ļoti, ļoti labi būtu šo te, nu, tā kā jau laicīgi iepūst, lai mūsu imunitāte strādā jau pirms mēs saskaramies ar to. Lieto, protams, pēc vajadzības, bet ņemot vērā to, ka drīz ir rudens un tiem, kuri jau zina, ka ir zemāka imunitāte, bieži saaugstēšanās un ilgi un grūti atlapt ir, jā, pēc tādām saaugstēšanām, kā vajadzētu jau laicīgi nostiprināt, lai tas nebūtu tāda agresīva došana, lai imunitāte pati pa sevi jau paspēja, jo imunitāte jau nebūs tad, kad jūs tikai saslimstat, jo ikdienā viņi strādā gan uz to, lai jums nebūtu iekaisumi, kad jums ir smagie metāla atlikums, kad jums ir šie te paši no parazītiem un sēnītēm toksīni, ja, tad viņu ražotie toksīni, kur ir rinda mums gan neiromediātoriem, gan mums pašiem organismā, tā ir rinda. Imunitāte ar to arī cīnās un detoksikācijas sistēma. Tieši tāpatās mēs iegūstam ļoti daudz dažādus ķīmiskos savienojumus, kuri īstenībā arī imunitāti visu laiku pieskata un cīnās ar to. Tie ir ķīmiskie tad higienas un sadzīves šie te priekšmeti, ja, vai higienas priekšmeti, tas ir ziepas, tie ir dažādas putas, dažādi tīrīšanas produkti un, protams, arī mūsu plasmasa labā, ja, tad visam vajag imunitāti, lai mēs neslimot, lai mums mazāk būtu iekaisumi, mēs varētu nu, savu ikdienu un rutīnu nodrošināt ar aktīvu savu līdzdalību. Ar devām ir tieši tāpatās. Noteikti šos produktus var dot arī bērniem. Ja, tad es vēl neesmu pamēģinājis uz savu meitu, bet es kā izmēģināšu, tad noteikti padalīšos, jo iespēja arī mērīt tos BRT, būtu lieliski arī citi kolēģiši, kuri strādā tad ar BRT, varētu arī pakomentēt, kā ir pēc jauno produktu iegādes un kā ir, tad mainās šī te imunitāte un kā mainās iekaisumi. Ja? Tad vēl viens produkts ļoti košs, ļoti aicinošs ir Neumija Mist enerģija vai arī Neumija Mist sērijas vēl viens produkts un arī tieši tāpatās kā sprejs, jo ja mēs arī Nutrisvišu lietojam tātad šo te zilo, iegūstam ļoti daudz enerģijas un īstenībā arī spēku un izturību, tad nevienmēr mums tā pudele ir blakus, ja? Tad ir citreiz ir vajadzīgs tiešām ļoti, nu, kā lai saka, nu, vietēji tieši tagad, un tas ir viens no veidiem, kā atgūt savu tad resursu šeit un tagad bez kafijas, bez enerģijas dzērieniem, ļoti efektīgi ar augstu biopieejamību. Un kofeīns, ko iegūst, tad mēs iegūstam vai organisms iegūst no kafijas, tiešām kafijas pupiņām, noteikti tas ir daudz neveselīgāks un arī agresīvāks un arī nekā šis te, no kas ir izņemts no zaļās tējas ekstrakta. Viņš nav tik agresīvs, īstenībā viņam ir daudz vairāk arī pretiekaisuma funkcijas, kuras viņš arī papildus pilda. Un kopā ar L-teanīnu un taurīnu viņi abi visi trīs kopā veido tādu tandēmu. Gan nomierina nervus, jo nav tas augstais lēciens, tad augšā man ir daudz enerģijas, man ir tagad daudz ko, kur izpaust, un tā kā tāds mazliet neadekvāts jūties. Bet viņš tā kā mērena, tad paceļ un tur visu laiku ļoti labā tādā līmenī. Un kas ir svarīgi arī šajā brīdī, ja mums jau arī šo te enerģiju kaut kas ražo, ja, tad taurīns ir viens no tiem, kas dod šo te muskuļu aktivitāti, mitrināšanu, īstenībā arī šo te nomierinošo efektu, ja, jo muskuļi mūsēji īstenībā ir tie, kas ļoti daudz mums palīdz gan pretiekaisumu, šos te vielas gan mūsu dopamīna apmierinātības, ja, tad ražo muskuļi. Mums liekas, ka tā ir tāda gaļa, bet īstenībā viņi piedalās gan mūsu pašu sirds un asinsvadu veselībā, gan mūsu orgānu apasiņošanā, gan arī mūsu kognitīvo spēju īstenībā veikšanā un plus vēl attiecīgi sirds, nu, tā kā pumpē tieši sirdī asins, ja, kad, nu, labāk notiek asinsrite. Lūk, protams, arī skābekļa piegāde. Lūk, par katru mazliet jau pastāstīju, bet šūnu hidrācija tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad mēs visi esam ūdens ķermeņi, ja, tad ūdens forma ar olbaltumvielu, tad faktoru, kur attiecīgi vajadzīga visu laiku atjaunošanās un arī pat radīšana, šī te jaunu šūnu dalīšanās, gan arī detoksikācijas process, gan arī pati enerģijas ražošana īstenībā prasa ļoti daudz enerģijas.
pašam organismam. Un ATF, tātad enerģijas ražošana mitohondrijos, arī dod ļoti daudz, nu, kā es saku, atlikumu vielas, kuras tālāk organismam jāizvada. Tāpēc gan Nutrisviš, gan šis te enerģija ļoti palīdzēs uzreiz tādu tīru efektu iedot arī mūsu šūnu līmenī. Lūk, lieto līdzīgi, tad, ja tie ir bērni, kuriem vajadzīgs treniņu laikā, sacensību laikā, kur mēs zinām, ka visi produkti, kuri ir Neumi kompānijā, viņi nav dopingi, ja, un te ir runa vairāk par Nutrisvišu un, piemēram, šiem te enerģijas, viņiem nav nekāda dopinga klāt, ja, tad nebūs nekāda diskvalifikācija cilvēkiem, nu, sportisti to lietos. Lūk, un, protams, kur mēs ejam, tur mēs varam izmantot šos te produktus, lai gūtu daudz, nu, tad labāku pašsajūtu, enerģiju, lai varētu izturēt līdz galam. Tad, kur iegādāties? Ērti pasūtīt 24/7 online veikalā, vai tu esi jaunais klients vai jau esošais. Noteikti, kad izdevīgāk reģistrēt, tad ir partnera kabinetu, jo partnera kabinetos nav nekā speciāla, tad nav nekādas piespiedu pirkšanas, ja tev nākamā mēnesī nevajag un tu vēl neesi izlietojis, tu vari tā kā izlaist mēnesi, nekādas, nu, sliktas represijas pret tevi nebūs, ja, kā mēdz būt kompānijās, ka tev ir obligātais, ja, tā ir tava izvēle. Protams, šeit atkal jautājums par cenām, jo Nutrisvish un Hairs ir šobrīd pacelti par $5. Viņi vairs nemaksā šobrīd 50, bet 55, un tas ir saistīts ar to, ka šī te, nu, produkti ir daudz vairāk ielikti nekā iepriekš, jo, ja Hairs produktu agrāk bija 6 produkti, tad tagad ir 13, un Nutrisvish ir palielinājis tātad uz pusi ļoti daudz savu šos te sastāvdaļas, un attiecīgi viņš ir, nu, dārgāks palicis. Bet ir no kompānijas pretim nākšana, tātad, ja tu izveido šo te autošipī automātisko pasūtījumu katru mēnesi, kuru tu vari, tātad katru mēnesi rediģēt, galvenais, lai tas nav 1-2 dienas pirms šī automātiskā pasūtījuma apmaksas datuma, tad tu vari katru mēnesi mainīt savu grozu un attiecīgi izņemt un ielikt to, ko tu vēlies. Noteikti sako arī šeit Waterway YouTube kanālam un Facebookam lapai, ja, tad atvērtai lapai, kur arī noteikti būs šie te informācija, kā tad izveidot savu kabinetu, lai varētu nomainīt šos te autošips un katru mēnesi varbūt, nu, strikti nomainīt atšķirīgi šos te sastāvu, kas tad ir šis te pirkums. Varbūt vienu mēnesi tev vajag Nutrisvish un Hairs, citreiz varbūt tev vajag Nutrisvish un Neiro un Skin produktu, ja, tad, nu, un, protams, arī matu produkts, kas tur ir, un attiecīgi iegūt labāk. Tātad Hairs pa 50 un Miss sērija, ja viņus standartā, ja mēs liekam grozā tāpat vien, tad tas ir $35, automātisko pasūtījumu cenas ir 30. Tad Neumi produkti, protams, nav tikai šie, kas bija sākumā un ko mēs izterzējām. Vēl ir, protams, mūsu visu iemīļotais skināts skaistumam, svaigumam, veselīgumam un vispār, ja, tad ādai, lai arī, kur mēs viņu, vai tas ir dekoltē vai rokas vai kājas, tad vai sievietes var atjaunot šo te plaukstas virspusi, attiecīgi mēs iegūstam noteikti komplementus, lietojot regulāri šo Neumi skinu. Tieši tāpat tās neiro, kur jau pierādīs mūsu smadzeņu un mūsu kapilāru un asinsvadu veselība, kura, nu, nenoliedzami ir ļoti svarīga, tāpēc, ka neviens negrib tātad zaudēt savas kognitīvās spējas uz vecumdienu, ne arī kādu no insulta, ja, tad riskiem. Un Neumi Hair, protams, tas ir mūsu skaistumam un matu veselībai, kas ļauj daudziem cilvēkiem ataudzēt atkal tās guļošās folikulus, ja, tad atmodināt un attiecīgi ļaut matiem kuplākiem būt. Un, protams, tiem, kuri jau daudz ceļo un ļoti ir iemīļojuši šos te mūsu produktus, Neumi, tad, protams, ir mazie izmēri, kur ceļojumā var paņemt līdzi, un šie te tilpumi ir tieši tik lieli, lai varētu arī iziet šo te muitu, jā, ar šiem te šķidrumiem. Nu, atzīmēšu tikai, ka ļoti augsta kvalitāte, augsta biopieejamība, nanotehnoloģijas, ļoti tīrs ūdens, tāpēc mūsu organisms viņu uzņem, un kas ir ļoti efektīgi, ja mēs skatāmies un sekojam mūsu arī atsauksmēm, tad noteikti, kad ir cilvēki, kuri atzīst, ka daudz lietas sakārtojuši savā veselībā. Un, protams, ērta piegāde.
visā pasaulē, jo tirgus ir atvērties nu, jau 76 valstīs. Ja? Attiecīgi, mazliet tikai palicis dažas valstis, kuras ir pievilkt klāt. Piegāde ir ļoti ātra, ja? Varbūt kaut kādas, kā Kazahstāna, vēl dažas valstis mazliet ilgāk kavējās, bet Eiropā tā notiek nu, līdz pat 5 darba dienām, ja visi produkti ir uz vietas. Lūk, tas ir šodien arī viss. Gaidu jūs nākamajā webinārā, kurus noteikti secīgi varēsiet skatīties Waterway YouTube kanālā un attiecīgi arī mūsu Waterway Facebook lapā. Rīt mēs runāsim par hidroplazmu, par dzīvo ūdeni, par tā piemērošanu, par to arī produktu dažādību, kuri ir uz hidroplazmas bāzes sāk izgatavoti. Tur būs gan par skaistumu produktiem, gan par drošības, gan par mūsu vides sakārtotājiem. Tātad būs mazliet plašāk un iedošu arī dažus receptus un ieteikumus, kā var sakārtot savu fizisko veselību ar enerģētiku ar šiem te ūdens produktiem. Lūk, saku visiem ar labvakaru un tiekamies jau nākamajos webināros.